Labdien! Mani sauc Annija, un ar prieku paziņoju, ka jaunais skolotāju plānotājs ir klāt. Paldies ikvienam, kurš iesaistījās aptaujā, izteica savu viedokli un balsoja par jaunā plānotāja vāka dizainu. Kā redzat, jūsu favorīta dizains nu ir klāt. Esam ņēmuši vērā arī jūsu izteiktos ieteikumus, veidojot jauno mācību gadu plānotāju. Kabatiņa plānotāja aizmugurē ir kļuvusi vēl ērtāka un parocīgāka. Sapulču daļu esam pārvietojuši no plānotāja sākuma uz beigām, pievienojot papildu lapas jūsu vērtībai un pierakstiem. Šajā mācību gadā plānotāji ir pieejami tikai ar 1 nedēļas atvērumu. Veidojot plānotāju skolotājiem, tika ļoti domāts par to, lai tas tiešām būtu ērts un praktisks arī ikdienā. Plānotājā ir 2 sadaļas stundu sarakstiem, 1 ir jūsu stundas sarakstam un 2 jūsu audzināmās klases stundu sarakstam. Ir pieejams dzimšanas dienu kalendārs jūsu klases skolēniem. Mēneša atvērumu mācību plānotājas sākumā, no septembra līdz maijam, ir paredzēta jūsu mācību procesa plānošanai. Pirms katra tekošā mēneša ir mēneša plāns jūsu ikdienas procesa plānošanai. Plānotājā 1 nedēļai ir paredzēts 1 atvērums, kā arī sadaļa jūsu svarīgākajiem pienākumiem. Šajā mācību gadā sasniedzamie rezultāti sākuma skolai ir pieejami ļoti ērtā un viegli izmantojamā bukletā. Šajā bukletā atradīsiet sasniedzamos rezultātus no 1. līdz 3. klasei, kā arī iespēju pakārtotos sasniedzamos rezultātus izveidot pašiem un sašķelt lielos sasniedzamos rezultātus mazākos, tieši tādos, kas ir piemēroti jūsu klasei. Paldies katram no vairāk kā 1000 skolotājiem visā Latvijā, kuri izrādīja uzticību un iegādājās un izmantoja manis veidoto skolotāju plānotāju. Būšu priecīgi un pateicīgi, ja to izmantosiet darbam arī nākošajā mācību gadā.